Raidieraksts 31. kabinets. Čau, Ieva Birdele. Čau, Alda. Paldies, kad atnāci uz interviju. Es tev uzdošu pāris... Paldies, ka uzaicināji. Uzdošu pāris jautājumus. Kā tu vispār nonāci līdz stiklam? Vai tas bija nejaušs notikums vai mērķiecīgs ceļš? Es tieši tagad jau iepriekš šo te jautājumu pārskatīju. Tad es tieši domāju to, ka īstenībā kāda tā atbilde, tad īstenībā tas ir nejauši mērķiecīgs ceļš. Jo pa lielam es jau, kad es mācījos vispār vidusskolā, man vispār nebija ne jausmas, kad es mācījos pat blakām 2. ģimnāzijā, kas ir pāri, gandrīz pa diagonāli no šejienes. Vispār akadēmijā man likās tā ir tāda kaut kāda aburtā vieta, kur visi tiešām lieli mākslinieki, un es neko nemāku, un es māku ne zīmēt, ne glaznot neko, un es pat par tādu neapsvēru. Bet tad kaut kā tas viss ceļš ievirzījās, un saskāros ar akadēmisko zīmēšanu citā studiju vietā, un tad man kaut kā tas viss sāka ieinteresēt. Un, tā studiju vieta es aizgāju uz interjeru dizainu studēt sākumā, un tad, jo man likās kaut ko radošu man gribās, kaut kā man tas tā kā iet ārā, bet es sapratu, ka tas arī nav mans lauciņš, un tad es sāku skatīties par akadēmiju un par materiālu, par kaut kādu materiālu, un tad es vienkārši izdomāju kaut kā visus no izslēgšanas tehnikām un apsverot, kas tie par materiāliem, kā tas izskatās, ko viņiem var darīt. Kaut kā es nonācu pie stikla, bet diezgan konkrēti arī, ka es ieraudzīju Arta Nīmaņa jau tajā laikā darbus, un tad man bija kaut kā viss tas ir stikls. Un tad 2 gadus es gatavojos, jo 1. gadā es vēl netiku, es biju pirmais svītras iestāžu, tad vēl bija konkurss akadēmijā. Un tad es netiku, man liekas, nē, es to neturpināšu, es to visu metu malas, netērēju vēl vienu laiku, vēl vienu gadu kaut kādai gatavošanai, un mēnesis pagāja, es domāju, labi, es tomēr mēģināšu un vēl vienu reizi. Un tad es tā kā... un tad es gatavojos, un tad es nākamajā reizē tiku, un tajā gadā es pat tur arī tajā konkursā beigās tur biju pat labākā, kaut vai es biju domājis beigās galvenais vispār tikt iekšā. Un tad tādā veidā tas it kā bija tāds neapzināts, jo patiesībā ar stiklu es to tā laikā vispār neko nebiju mēģinājis. Es gāju kompozīciju pie Sandras Utānas, bet kompozīciju uz papīra, tā kā visu gleznot un veidot, nevis neko praktiski ar stiklu. Un tad pēc 2 gadu laikā, kad es iestājos, tikai tad es pamēģināju kaut ko ar stiklu. Tā kā es kaut kāda tā sajūta bija, kad es uz turieni dodos, bet es vispār mēģināju, patiesībā es nebiju. Un tad es nezinu, tas tāds, apzināti, neapzināts ceļš uz šo materiālu. Bet pārsvarā jau vienmēr studenti, kad iestājās, viņi tikai saskarās akadēmijā ar to stiklu. Mūsdienās jā, bet iepriekš, man liekas, kad es vēl iestājos, tad jau bija tāds, ka tu nenāc no RDMV, tu neko nezini, tā kā, tad tas jau tāds, jo bija daļa, kas nāca no RDMV, kuri jau ir studējuši, mācījušies stiklu, un kuri jau zina kaut ko. Un tajā mirklī vēl tas bija tāds, kad es jau jutos tāds bišķiņi outsideris, kad es tikai to stiklu apgūstu vispār. Un, tagad, man liekas, pēc daudziem gadiem ir, tomēr kaut kāds laiciņš pagājis, tas jau ir bišķiņ mainījies, kad daudz iestājās vispār nezinot, un arī uz maģistriem iestājās neko nezinot par materiālu. Jā, un tas fascinē, kad maģistros iestājos stikliem un neko nezinu par stiklu. Tāda jaunā realitāte. Bet, bez cīņas nav uzvara. Jā. Tad, kas tev visvairāk patīk pašā darbā ar stiklu? Piemēram, skaņa, krāsa, gaisma, struktūra. Vai tas vispār katru reizi, kad nav paredzams, un tu viņu iepazīst katru reizi pieskaroties no jauna? Vai ne? Stiklam jau ir tā interesantā īpašība to, ka tu visu laiku kaut ko mācies, man liekas. Viņš neapnīk tas materiāls, jo tu vari tur tik daudz mums tehnikas. Un, viens, kas īstenībā laikam visvairāk jau arī patīk, tas tieši tā kontrastainība tajā materiālā, jo cik viņš var būt super trausls un plāns un vispār tā kā gandrīz neredzams, varētu teikt. Un tāpat laikā tas var būt kaut kas ļoti, ļoti milzīgs, smags, necaurspīdīgs. Un tieši tā dažādība. Un, protams, ka tur jau var ietver viss arī tā gaisma un tā spēle ar
visām. Jā, man fascinē tas, ka Caurspīdīgums. kādreiz tas trauslais, smalkais ir izturīgāks nekā tas monumentālais lielais ir trauslāks un saplīstošāks. Manā pieredzē. Jā, nu, tās ar, un, nu, jā, tieši tā, un to, ka tu nekad nevari zināt ar to stiklu. Tur visādi viņš var atklāties, parādīties. Es atklāšos, man fascinē tavi darbi, ka tu Lamforkingā un tos lielos monumentālos un tādus. Tu esi gan tur, gan tur. Tā jau ir tādas personības, nezinu, dubultošanās vai kaut kā, kad gribās vienu, otru, vai nu tu tā kā meklē. To es vēl nevaru noformulēt, vai nu, nav droši vien, es vairs nemeklēju, bet man vienkārši sapratu, ka man patīk gan tā, gan tā. Tad vienkārši... Tas nozīmē, ka tev iekšā dzīvo tas sievišķais, vīrišķais, un tu gan... Visādi, es esmu svari pēc horoskopa, kas jau jā, kuriem patīk skaistas estētiskas lietas, un arī kuri ir svārstās, un visādi, visādi, jā. Mēs jums svari to estētiku un visu to skaisto novērtējumu. Tu savā valodā bieži savus darbus raksturo kā trauslos. Ko tev nozīmē trausls? Kā estētisks un konceptuāls virziens? Patiesībā man liekas, tas arī ir kombinācija. Jo tā kā nav tikai, ir arī tas estētiskais ar to trauslumu, jo jā, tas man kaut kā, tas nav vienīgais, kā es izsaku savā mākslinieckajā valodā, bet tas arī ir viens aspekts, un tas trausums noteikti spēlē lielu lomu. Jā, es ļoti atvainojos. Tas bija paredzami, bet arī daudzos darbos, tieši kas ir vairāk to māksliniecisko pusi, tur jau arī iet tas konceptuālisms, jo ļoti to trauslumu var ļoti labi apspēlēt. Tā kā tas viens otram palīdz tā kā izteikties, jā, jo caur to trauslumu es varu ļoti daudz runāt par tieši tādām daudzām tēmām, kas ir, ir visādā veidā vai apdraudētas, vai trauslas savā būtībā. Jautājums tāds. Lamforkings ir tehniski intīma padarīšana. Kādas ir tavas attiecības ar liesmu? Bez tās es nevaru dzīvot. Bez tās nevaru, jo kaut kā tas ir izveidojies to, ka jā, tas... Jo tā ir tā tehnika, kur tu vari ar to materiālu strādāt, kad tas stikls ir tajā šķidrākajā konsistencē. Un tā ir tāda, jā, es nezinu, bez mazliet tāda tā kā deja vai kaut kāda, kad, jo tur ir, tas ir visu laiku, tā ir tāda visu laiku, gan tā ir kaut kāda plūdums un paļaušanās, gan tā ir arī jābūt arī kontrolei un visu laiku tu nevari tā kā atslāpt. Tas ir tāds, jo, viņi paredz visu laiku tev tādu diezgan lielu koncentrēšanos. Bet tu arī sajūti tādu meditatīvu procesu, tā kā mākslas terapija? Jā, protams. Bet tur nevar aizmirsties, ja? Tur visu laiku jākontrolē, bet tāpat laikā tas arī ir, tīsumā, tas ir tāds treniņš, jo vairāk, es arī to uztveru tā kā visu laiku, un tas liels treniņš, es visu laiku, labi, tā nav katra diena, bet, kaut kādā mirklī tā ir gandrīz katra diena, kad es strādāju, un tas daudzu gadu garumā. Un tad jau tā roka pati, viņa jau ir tā kā ietrenējusies, viņa jau tā ir tādas sajūtas, un tu jūti, kad, ko, cik daudz, un tad tāda meditācija varbūt sākumā pašā tas ir tāds atkal nervus kutinošāks moments, jo tomēr tur ir visādi. Arī man joprojām gadās, kad ļoti trenē pacietību, tieši tāpēc tāds meditīvs process, jo ir nepacietīga, ja tā tehnika nedara. Līdzīgs kā mozaīka. Jā, vai ne? Bet ar mozaīku, tu vari, nezinu, griežot, tu vari sagriezties, varbūt kaut ko tādu. Tas kas varētu vairākais. Jā, un man atkal ir tas, kad var apdedzināties, un kas vēl arī notiek joprojām pēc daudziem gadiem ik pa brīdim, jo arī, kā tie stikli ir ļoti atšķirīgi, dažādi stikli un dažādi reaģē, un ar kuriem man vairāk patīk, ar kuriem mazāk man patīk strādāt, bet strādāju ar dažādiem. Un tad ir tā, kad ir kāds, kas ļoti
prasa daudz vairāk pacietību, un tad, ja man viņas tajā dienā varbūt nav, tad plīst, un viņš lido klēpī, un tas ir priekšauts ar daudziem caurumiem, vai arī, es nezinu, šovasar tādu lielāko salīdzinošu, un tā ir lielākā rēta, ko esmu tā kā uzdedzinājusi, jo parasti viņas tādas maziņas, bet šitā bija diezgan pamatīga, un kaut vai arī pēc... Tas pantenoliņš stāv, ja tas? Nu, vat nestāv, bet vajadzētu, bet jā, tā, kad, jā. Nu jā, bet uguns tev tāds maģisks īstenībā, tev visu laiku, man liekas, ka tu visu laiku tā kā līgovni. bet man liekas, ka latviešiem kā tā mums tādas īpašas attiecības ar uguni. Mums ļoti daudziem, man liekas, patīk spēlēties ar uguni, un man laikam vienmēr ir arī paticis. un tad kaut kā tas ir... Bet iedomājies, tu jau nezinu, varbūt tas tev nāk no kaut kādām bērnības līgo naktīm, un tev tas ir aizgājis, transformējies zemziņā līdz kūlas dedzināšana. Tā, tu dedzināji kūli, ja? Nu jā, laukos visi dedzināja, man liekas, tāds kontrolēti, bet dedzināja. Bet vienmēr tur vai pie uguns, kuras ērkots, ja kaut ko sadedzināt, man liekas, tas ir, vēl saku, man liekas, ka tas patīk daudziem, bet esmu viena no tiem, ka man tas viss ir paticis. Un tad savā ziņā tur ir tāds, ka tu to... jo tur ir kaut kāds maziņš adrenalīns vienmēr. Un tā arī tā ir tāda miniatūra, bet vienalga, tur ir maziņš adrenalīns, tur ir tā kā, lai tu... kad tuvojies deglim, pirms tam, kad zini, kad strādās, tev ir uztraukumi, viņš tā zina, tā kā... Vairs ne. Vairs ne. Īstenībā, ja es ilgāk nepastrādāju, tad arī kaut ko, citi darbi, citas lietas, un tad man ir tāds, to, kad es vienkārši beidzot, es zinu, jo es saku, tā ir tāda, tagad tā ir lielākoties tāda meditatīva tehnika, es zinu, kad es nosēžos un miers un strādāju. Un tad jau drusku kaut kādu atkarību arī no tā noteikti. Bet man liekas, ka visiem mums, ja mēs darām kaut kādu to lietu, par kuru mums tāds deg bišķiņa acis, ne bišķiņa vai daudz, tad tā ir sava veida atkarība. Jā, un tad visi pēc tam iet uz kaut kādu lamforkingu atkarīgo klubiņu anonīmu. Vai arī cita tehnika. Tas tā kā, viņa, ja tev patīk, tad tev tā rada to kaut kādu. Pasaki man tā, kāds ir tavs ideju dzimšanas mehānismus? Tu sākumā skicē vai tu procesā to? Tas vienmēr tā kā no studiju laikiem ir, kad skicēm ir jābūt pirmajām. Tas pareizais posms, kad ir skices un tālāk tas ir darbs materiālā, un tad jau tu aizved pie tā darba. Bet patiesībā tālāk, tagad jau ir drīzāk, kad... Skicē galvā, noteikti, ne? Tu skicē galvā, bet arī tās darbu idejas jau patiesībā tās jau mums ir visu laiku galvā. Tās jau, ko mēs gribam parādīt beigās, viņas jau kaut kur ir, jo tās domas jau, tu jau par to domā. Tās ir kaut kādas tēmas, kas tev ir visdrīzāk svarīgas, un tad viņas vienkārši materializējas kaut kādā formā, un tad drīzāk tas darbs materiālā ir, tā meklēšana. Tāda meklēšana, kā tad labāk to pateikt, bet tās... kādreiz arī rodās, kādreiz arī no darba. No praktiskā arī tas var rasties, bet drīzāk tas ir tāds vizuālais rodās kaut kādas darba, kā viņš izskatīsies. Informatīvā lauka augšanas, ja tev ienāk? Bet tev parasti no rītiem nāk, ja vakarā? Man no rītiem parasti tas... Zini kā, nē, man nav tāds... Notiek, man viss ir vannas istabā. Tik konkrēti, nē, es nezinu, man drīzāk tā dienas laikā kaut kad... Vai nē, kaut kāds posms, kad es vienkārši par kaut kādu tēmu vairāk aizdomājos, un tad pēkšņi saliekās, tas, šādi to var pateikt, vai šajā darbā tehnikā un tā. Es tev mazdrusiņi esmu paķieķējis pirms tam, ko tu dari. Jā. Es arī, es visu laiku sakoju līdz tādiem radošajiem ceļiem. Tad man ir tāds jautājums, tu piedalīsies daudzos starptautiskos projektos. Kādas tu redzi atšķirības starp skatītājiem, kuratoru reakcijām ārzemēs un Latvijā? Ir kaut kādas atšķirības? Jā, šis ir tāds interesants jautājums, jo patiesībā es tā domāju, esmu daudz piedalījusies, bet es jau esmu bijusi, jo tāpēc esmu studējusi jau pusi, tik cik es biju šeit 3 gadus akadēmijā,
3 gadus es biju arī ārpus Latvijas. Maģistratūrā, Jā, pēdējais bakalaurs man jau bija Erasmusā prom, un tad es arī tā arī, es diplomu darbu veidoju Polijā, pateicoties Vinetai Grozai, viņa man atļāva, un tad es vienkārši atgriezos ātrāk ar gatavu diplomu darbu, praktiskā veidā, un rakstiskais jau nav problēma, to viņu rakstīt tā kā attālināti. Un tad līdz ar to tas gads jau bija prom, un tad pēc tam nākamie 2 arī. Līdz to es jau biju tādā vairāk citā vidē, un tas mani jau tā kā ievirzīja, ka es patiesībā esmu mazāk jutusies piederīgi tieši mūsu Latvijas, jo esmu patiesībā ļoti maz arī piedalījusies. Es arī neesmu kaut kur es esmu piedalīsies, pieteikusies, tad es neesmu paņemta vai kā, un līdz ar to mums jau nav daudz arī to visādu notikumu, un uz to visu, uz tā visa tā kā fona, es esmu ļoti maz kaut kur piedalīsies, līdz ar to man pat nav ļoti daudz ko salīdzināt. Es tikai to, kad tikai principā vairāk jau šogad ar saviem personāla izstādēm, tad es vairāk tā kā vēl varu to salīdzināt. Bet, tas bija tāds iestarpinājums patiesībā tam pašam jautājumam, bet noteikti atšķirības ir, bet es teiktu to, ka mums ir ļoti labas darbiem, daudz bieži vien tādas filozofiskās domas apakšā, bet dažreiz, man liekas, ļoti iztrūkst tas tehniskais, kas atkal vairāk ārpus Latvijas bieži vien, tādas nianses, mazās tehniskās nianses ir ļoti, Skatītājiem, vērotājiem. Ir atšķirības starp Latvijas un... Es saku, ka daudz, ka grūti man tā salīdzināt. Labi nenocīšu. Jā, es neesmu tik daudz, Tad bieži tādās saruniņās ir, sevišķi starp māksliniekiem, un stikls ir tāds arī, veids, kā tiek nodalīta amatniecība un māksla. Kur, tavuprāt, ir tā robeža amatniecībai, stikla mākslā un mākslai kā tādai? Vispār var to nošķirt? Nē, man liekas, ka to nevar nošķirt. Bet es zinu, ka amatniecība pati par sevi, protams, kad visiem liekas tāds... Es nezinu, grūti pateikt, dažreiz varbūt amatniecību, kā tā pliku amatniecību uzskatīja ne ar tik labu, varbūt pieskaņu, it kā. Bet, lai gan mūsdienās tas viss par cik ir vairāk izzūdošs, tad tas atkal varbūt ceļās vairāk augšā. Bet patiesībā es jau arī domāju, ka plika amatniecība, tur kaut kas bišķiņ pietrūksta. Jo mākslai vai arī dizainam, tam visam apakšā ir jābūt tai amatniecībai, jo tas ir tā prasme strādāt ar materiālu. Ja tās nebūs, tad nebūs. Labi, konceptuāli mūsdienīgu mākslu var kaut ko radīt. Protams, ka var radīt, bet ne jau visu. Tev ir tas var būt kaut kāds konkrēti darbs, bet ne jau visi darbi un viss, jo viņiem pietrūkst tā māksla. Mākslinieks ir kvalitāte īstenībā, tāda kvalitāte darbam, tas ir tas amatnieciskums apakšā. Tev ir baigi foršās rotas, tu viņus vairāk uzskati kā mākslas darbiņus vai kā... Kā amatniecību? Es teiktu par nedaudz no visa, jo, es teiktu, ka nedaudz no visa, un arī tur ir, manuprāt, gan amatniecība, gan māksla, gan dizains. Tur jāstāsta, ka varbūt kādās... Bet mode pa lielam tas būs arī dizains. Jo, ko ir dizains? Dizains tas ir kaut kas ir funkcionāls. Visādi ir, to var izdalīt tā kā unikāls dizains, kas varbūt ir neatkārtojama, kas nav tā kā visi pilnīgi vienādi, bet vienalga tas ir dizains, tam ir jābūt kādai funkcijai. Un tad to visu es tā kā palieku apakšā zem, jo es domāju, ka tas viss tā kā ietilpsta, jo tas ir prasme apieties ar šo te materiālu, un tāpēc tā, arī māksla un dizains, tam jābūt tai amatniecībai apakšā, jo citādāk tur nebūs īsti arī tās kvalitātes. Un savukārt tīra amatniecība arī, tur ir, tas vienmēr ir ļoti labi, man liekas, kad ir arī tā zināšanas no
akadēmiskās vidas, vispār no mākslas un viss, kas ir studēts, tas ir tā kā pamats, ar ko strādāt. Jo bez tā ir pārāk bišķiņa, jā. Tam man tāds jautājumiņš. Kā tev šķiet, kurš no visiem taviem darbiem ir tāds vislielākais, vissvarīgākais, vai vēl tas tikai priekšā tā? Kā tu pati domā? Es nezinu, kas ir priekšā. Jā, mēs neviens nezinām, kas ir priekšā, bet sajūtās. Nav jau grūti teikt, jo es drīzāk vairāk par to atpakaļejošo, tad es varu spriest. Es zinu, ka viss kaut kas sekos, bet to mēs vēl redzēsim, to es nezinu. Kad un kas un tā tālāk. Jo ideju jau ir daudz, un patiesībā arī ļoti daudz idejas. Viss arī rodās, ļoti daudz idejas ir radušās tieši studiju laikā, kas ir, vai ir realizētas, vai nav realizētas, bet kaut kā viņas ir aizķērušās. Tāpēc studiju laiks ir ļoti, ļoti labs un derīgs, kad tev visu laiku tev piespiež ģenerēt tās idejas, un dažbrīd ir grūti, kad viņas vajag ļoti daudz, un visi tev viņas prasa, un tu kaut kur vari un kaut kur nevari izspiest, bet daudzas ir tas, kas paliek, un pēc tam viņas realizējās nākotnē. Bet es nezinu, patiesībā man liekas, tas priekš manis vairāk darbi, kas ir bijuši tādi, priekš manis svarīgi, kas ir kaut kā man ievirzījuši. Kuri tie ir? Viens, kas ir vairāk pārtapis jau visādos daudz citos darbos, tas ir tie paši zemes stāsti, kas ir tās lodes, kur iekšā es ieskauju zemi. Jā, tas. Jo viņi man bija tāds liels, jo ar tiem es sāku, tas bija pirms, es nezinu, kaut kādi 8, 9 gadi, man tagad varbūt daži sajūka, bet tas bija pirmais maģistra kurs, kad mums bija vieslektors tāds Kazushi Nakada, Polijā, bet viņš ir Japānis, kurš pasniedz vismaz līdz šim, varbūt tagad vairs nav, Somijas universitātē, un tad viņš bija vieslektors, un tad ar viņu mums bija tā kā workshops. Patiesībā interesanti, jo tā man bija izvēle, vai es aizbraucu ekskursijā uz Venēciju, tieši uz Burāno un visur tur. Uz Burāno, Murāno sajuka. Bet beigās man nebija līdzekļu, un man bija tikai biļetes, bet sapratu, ka es nevarēšu to tāpat aizbraukt. Es neaizbraucu, un beigās es paliku pie Kazushi uz meistarklasi, kas bija daudz nozīmīgāk patiesībā, man liekas. Un tad arī tur es apspēlēju šo tēmu, tur bija 4 elementiem, un tāds arī radās, un no tā esmu ļoti daudz citus darbus radījusi. Man tas tāds, man viņi liekas, pietiekami diezgan svarīgi priekš manis tādas mākslinieciskās. Tas gala darbs, un tad tu aizēji vēl tas sašķelies tālāk. Jo viņi kaut kā triggerē tur tā, Ja sākumā liekas, ka varbūt tie darbi nav saistīti, bet par cik šogad tad es sāku ar tām personāla izstādēm, un tad es sapratu, ka tie darbi īstenībā visi papildina viens otru, un kaut kāds kopējais stāsts izveidojās. Un tāpēc viņi būtu pietiekoši svarīgi. Un vēl kā reiz, bet īstenībā, kā es arī minēju, man tās tehnikas ir dažādas. Un tad, protams, ka viens ļoti tāds nozīmīgs pagrieziens ir arī strādāšana ar degli. Jo tur arī dažādi. Ja sākumā pats pirmais mākslē, ko es taisīju, arī studējot, bija tāds, tur iedvesmojoties no tāda gleznotāja, Lukasa Kranaha, tur bija tāds nevainības kronis no gleznas, es ņēmu, bet es viņu taisīju stiklā, tādu ļoti arī smalku, un tas kaut kā arī ievirzīja ne tikai to, ka tu vari taisīt šajā tehnikā ar degli kaut ko mazu pavisam, bet tu vari taisīt kaut ko lielu, bet kas sastāv no daudz detaļām. Un tādā ziņā tu vari taisīt arī mākslas darbus, ne tikai kaut kādas pērlītes, kas sākumā man likās visi akadēmijā runāt, to tehniku viens pat neapskatīja, jo tas ir pērlītes, un kas tas ir, tā nav māksla nekāda. Šoreiz, pēc daudziem gadiem tas jau pamazām mainās. Bet man arī tā likās, tajā mirklī, man tā tehnika vispār neinteresēja, bet tagad tu pamēģināji pats, tad arī tās domas bišķi mainās, un arī skatījums, un arī tas, kad tu nonāc citā vidē un redzi, kā tie citi cilvēki strādā, domāju, ārpus Latvijas, un tas arī bišķiņ tev noteikti ietekmē.
Un vēl viens darbs, trešais savukārt, ko es šogad sapratu, kas tas trešais, kas ir svarīgi, ir, kas bija arī izstādē tās lielas stiklā ainavas. Tas bija, wow. Jā, man viņas es taisīju maģistra darbā, diploma darbā kā vienu, jo mums bija 2 diploma darbi patiesībā jātaisa. Un tas viens bija šīs te ainavas, viņas bija mazākas, gan tas bija 50 cm reiz metrs. Arī diezgan palielas, priekš stikla tas jau ir palielas un pasmaks, bet man visu laiku bija tāda ļoti liela vēlme viņas realizēt lielākā izmērā. Un tad saņēmos beidzot, jo tas arī prasīja ļoti daudz laiku un enerģiju. Bet jā, tā ir atkal savukārt tāda, ko es arī noteikti gribu turpināt, jo tā ir tāda glezniecība stiklā, jo es saprotu, ka arī kā akadēmijā es iestājos, es gāju ļoti daudz dažādiem C priekšmetiem visu. Man bija 3. kursā bakalaurā pirms braukšanas Erasmusā, man bija savākti un vēl ar uzviju visi C priekšmeti, tā kā vēl man bija bonusā daudz tie punkti, jo es biju gājusi visur. Un man arī ļoti patika glezniecība, bet es sapratu, ka tas nav kaut kā, es tur nemāku. Kad glēznās tieši to krāsu izteikt, tas īsti man nesanāk, kā man gribētos. Un tāpēc varbūt tad tā glezniecība caur stiklu kaut kā aiziet uz tām ainavām un tāds. Tā kā, jā. Tur kāds laužos. Un tāds jautājums tev, kad tev ir ideja atnākt, tu viņu, kaut vai studiju laikā, tu viņu esi pierakstījusi un pēc gadiem attaisījusi blociņu vai tu lapiņu atradusi un realizējusi? Pēc kaut kādiem. Zin kā, ja tu vispār idejas pierakst? Tagad, godīgi sakot, nē, bet iepriekš jā. Un ir ļoti daudz no studiju laikiem skiču lapas, jo ļoti daudz, un tad esmu pāršķirstījusi, un tad man ir tāds, ka es pat to esmu aizmirsusi, tāpēc tas ir īstenībā ļoti svarīgi. Vai kaut kā tu neesi novērtējis tajā laikā, un pēc laika tu viņu atrod, un wow, tas būtu labi. Es tieši domāju, jā, vai par kādu konkrētu darbu man tagad īsti patiesībā nenāk prātā, bet varbūt man vienkārši šobrīd nenāk prātā, varbūt tā ir bijis, bet es teiktu, ka noteikti, ka tas laiks iet un mēs mainamies, un tad arī skatījums bieži vien mainās, un tad ir kaut kādas, vai tev licies varbūt tā ideja, varbūt, vai tu neesi izdomājis, varbūt kā viņu realizēt, vai kaut kā nav tajā mirklī atnācis, un tad tagad skatoties liekas, ka jā, tas ir labs pamats, un tev jau ir kaut kāds uzkrājums ar pieredzi, un tad pēkšņi liekas, jā, šo es varu realizēt. Jā, es apbrīnu ne tikai tavu mākslu, bet es aizdomājies, apmeklējot tavas izstādes, ka tu esi ļoti talantīga loģistikas meistari, to visu sapakot, gan tos trauslos landforkinga darbus, kuri tur uz vibrācijām, gan milzīgus monumentālus darbus. Tas ir apbrīnojami. Es to nedaru viena. Jā, tam visam vajag komandu. Bet es pieļauju, ka arī pakojot, tu vienalga visu grib nokontrolēt, lai būtu perfekti. Sevišķi landforkinga. Es pat nesaprotu, kā viņas var aiziet. Tas ir sarežģīti diezgan, bet tāpēc ir, kad landforkingu, kas man varbūt nedaudz ir atturējis visu laiku kaut ko lielāku taisīt, jo tieši tas, ka tas ir ļoti trausls. Es zinu, pazīstu arī daudz, kas strādā, kas taisa liels darbus, bet viņi tomēr ir bišķiņi rasnāki, un viņus vēl var tu kaut kā sapakot un drošāk pārvietot. Bet man tieši patīk uzsvērt tās nianses, kad viņš ir tik trausls, ka viņš tā kā pilnīgi uzelpo, viņš lokās. Jo tad tas, man liekas, rada to vislielāko tādu emociju no tā skatītāja. Un tāpēc, tāpēc es šogad saņēmos un kaut ko vairāk uztaisīju, bet tad, diemžēl, es saprotu, ka tas arī var būt tikai tās diezgan lokāls pasākums. Visur, kur es varu aizvest ar automašīnu kaut kādā transportā, nevis sūtot, jo tos darbus nevar iepakot. Viņas var šādi, tad viņas ir šādi nesta, vai arī jo visus viņus es pakoju ar atvērtām kastēm. Tā kā viņš nevar nekur nogulties pilnībā. Viņš ir tādā slīpumā, kur tā lielākā daļa, trauslākā, viņa ir brīvā kustībā un ar cerību, ka viņa tur nenolūzīs. Principā nekas daudz nav nolūzis pirms izstādēm, drīzāk ir pēc, kad es varbūt jau atslāpstu, vai arī tad tie var būt tādi, kur bez maz vai uz vietas darbi ir jātaisa. Jo, tur tāda sava burvība tam procesam ir un tam rezultātam, bet tas
paredz to, kad Bet tā kuriem tu neesi sūtījusi kaut kādiem šos nevar. uz Open kaliem? Es mēģināju uz pavasarī uz Milānu nosūtīt vienu, un man pašai jau saplīsa pirms sūtīšanas. Tā kā, varu droši vien mēģināt, bet tur tas ļoti jau tā sarežģīti. Jā, te izstādē Trauslējas visums, kur Kuldīgā bija pie tā tilta. Man wow efekti izraisīja, ka tur blakus tilts ir. Un, kad tur brauc mašīnas un tev tiem lamparkuņā tie smalkie galiņi vienkārši vibrē. Vienkārši tas ir tik arī no cilvēku soļiem un tāds. Jā. Bet tāda jau ir tā doma, jā, kad viņam atspoguļot pēc iespējas to pašu trauslāko mirkli. Jā, kāds tev ir mīļākais darbarīgs darbnīcā? Diezgan tāds triviāls jautājums, bet man gribēja. Jā, bet es domāju, bez degļa. Jā, es tieši domāju, jo degls tas ir pats par sevi. Bet es domāju, ka droši vien tad jau visa veida visādas standziņas. Jo tomēr, tāpēc, ka tas ir tas pamatā, ko es tomēr katru dienu strādāju un arī pie degļa, tad, ja mēs izslēdzam deglu, tad tik un tā paliek tie pārējie ar palīga instrumenti, jo tie ir tie, ar ko ikdienā es strādāju, jā. Jo cita veida man, tik daudz nav. Bet tu joka jautājums, tu cūkas bēriem neizaicināt ar deglu? Nē. Jo vairs tik bieži jau šāds pasākums nenotiek. Tad performance varētu. Vai ne? Vispār laba doma. Jāpierakst. Redz, varbūt tu vari kaut kad izspēlēt. Tā deglu. Tad ir tāds jautājums, kāds tev ir vissarežģītākais brīdis stikla mākslas darba radīšanas procesā? Pats sarežģītākais. Ja tev tāda nav. Es domāju, tad, kad nesanāk kaut kas. Tas ir vissarežģītākais, tad, kad kaut kas tajā darbā, tajā procesā nesanāk, un tad tas ir jāatrisina. Bet tu paniko vai vienkārši liec malā un gaidi rītdienu vai ko tad? Droši vien atkarīgs no tā, cik tas ir degošs mirklis, jo ja dažreiz sanāk, kā jau mums daudziem radošajiem diezgan kaut kas notiek pēdējā mirklī, un tad ir tā, kad kaut kas nesanāk un nervi kutina, bet jā, es domāju, ka droši vien, ka tas ir tas grūtākais. Vai varbūt ir bijis arī kādreiz, kad kaut kāda ideja gribās viņu piedzemdēt, bet viņa nenāk līdz galam. Un tas noteikti ir atkal tāds galvā, tāds grūtākais mirklis, man liekas. Tu taču nav radošās krīzes, man liekas. Es tā paskatos, tev nevar būt radošā. Nezinu, tas droši vien ir dažādi. Man liekas, ka arī man nebalstās viss darbs tikai, ja man būtu tikai māksla, tas būtu savādāk. Jo man ir arī tāds, kā es par rotām, tas ir tāds praktiskais darbs visu laiku, kas ir tāds diezgan, tas ir tāds roku treniņš. Un plus vēl tur mārketingi, visi. Tieši tā, jo tā ir tā ir mazā uzņēmēja darbība, un tas nesastāv tikai no tās ražošanas, kas ir tāda meditatīvā lieta. Jā, bet tur ir savas robežas. Man jau ideju ir daudz un visu kaut ko es gribētu taisīt, bet tev tomēr ir kaut kāds rāmītis, kurā tev ir jāiekļaujās, jāmēģina kaut cik. Un tad bieži vien tas ir atkal, domājot dažreiz par varbūt pārslodze par darbiem, jo pa lielam es esmu liels darbalkoholiķis. Es ļoti visu laiku strādāju, tā kā vāvera ritenī, var teikt, un tad daži ir visi ļoti pa daudz. Un tad vienīgais bieži vien, kā es no tā visa vairāk izbēgtu, būtu, es vienkārši no darba, ko man vairāk negribās, tagad es pārēju uz citu, ko es labprātāk izdaru, un tā tev vienalga kaut kas iet uz priekšu, bet tu bet tu kaut ko vienalga dari. Lietas notiek. Ja tu nebūtu mākslinieks, kas tu būtu? Es aizdomājos par to, ka... Es starp citu kādreiz jā, bet es domāju... Kas tu gribētu būt? Es vienmēr domāju, man bērnībā nebija tāds paigi, es būšu tas un tas, bet tas, kas man ir ļoti vienmēr interesēs, bija domāju, drīzāk es būtu kaut kāds, es nezinu, kaut kas ar dabu saistīts, kaut kāds, nezinu, kaut ko...
Ekologs. Kaut kas, jā, jo tā tēma man ir ļoti tuva, un tad es domāju, ka tas man tā kā, daba, dzīvnieki un viss, un es iespējams uz to pusi drīzāk kaut kas. Ornitoloģija. Jā, bez mazvai, jā, ko es bērnībā droši vien nebūtu iedomājusies neko tādu, bet iespējams, ka tas varētu būt mans tā kā kaut kas, kas tādu piepildījumu dotu arī. Tad man tāds jautājums tev radās. Kad tev patīk strādāt klusumā, vai tu klausies mūziku? Es klausos. Ja tu skaties seriālus kaut kā. Zini kā, un es saku, un tur tā lieta, ka tā strādāšana, tad, kad es pie Degļa strādāju, ja tas nav kāds tāds radošāks projekts, kaut kāds mākslas darbs, kur man ir tāds jau vairāk tāda deksme un kur es tomēr nezinu, man vairāk jādomā un jākontrolē, ko es tur beigās radu, tad ir savādāk, varbūt tad man ir kaut kāds fona mūzika un tā, bet ja es daru šo te monotono, ko es saucu par, tas man ir tāds praktiskais treniņš visu laiku. Konvejers. Jā, bet tas ir tāds roka, bet mēs visi izvēlamies kaut kādu darbu, piemēram, ko mēs, jo būsim reāli, mums visiem ir no kaut kā jādzīvo. Un tad kurš aiziet, māca citus un tā, un mēs vienkārši katrs izvēlamies to ceļu. Un tad esmu izvēlējusies to, kad šo mazo konvejerīti, bet tas man strādā, man arī patīk. Un tad, bet to gadu gaitā, kad es to daru, es saprotu, ka es vairs, ja es netaisu kaut ko pilnīgi jaunu, tad es nevaru vairs vienkārši nosēst bez nekā, un man ir obligāti manas austiņas un kaut kas fonā. Visdrīzāk es pat kaut kas, nevis mūzika tikai, tas man arī pamāc, man ir kaut kas jāklausās, bet nekas pārāk nopietnas, tas varbūt viss kaut kas. Pat ģeopolitiku tu neklausies, raidījumā? Nē, man tās tēmas interesē patiesībā, tos pat podkastus kaut ko tādus arī varu paklausīties, bet esmu sapratusi to, ka ja ir tādas dienas, kad es esmu aizmirsus, piemēram, austiņas, ir traki, es nezinu, kā es pastrādāšu. Kādu mūziku tu klausies? Zini, es patiesībā, kad es iestājos akadēmijā, mans kursabiedrs Kārlis Bogustovs, es tieši ļoti labi atceros, kā mēs pie Sandras kaut ko darījām. Tas noteikti bija pirmais kurs, un tad viņš bieži vien uzlika Latvijas Radio 3. Un līdz tam man tas bija vienmēr tāds, tā kā klasiskā mūzika, kas tas tā, es nebiju baigi tā... Un iepatikās, ja? Jā, un tad es tev sapratu, ka tas ir ļoti fonam, ļoti labi strādāt, un tad es ļoti bieži to, bet patīk visādi, arī alternatīvā mūzika, viss kaut kas. Tavā studiju laikā pie Sandras Sutānas bija tam uzdevums par mūziku, tā inspirācija? Godīgi sakot, es neatceros. Vajadz izvēlēties vienu dziesmu, it kā tu viņu klausies, un tad lezno nebija? Nē, mums tas nebija. Tas tāds iespraudumiņš. Kaut kas jauns. Klasisko mūziku klausies kaut kādu smagāku arī? Ne? Jā, visādi arī. Es esmu ļoti tāds, es teiksim tā, arī dzīvē pie visa kaut kā pielāgojos, visādas lietas man interesē dažādas. Tāpēc man nav nekad, kad es, tieši tā, un es varu vienu, es varu otru, un es varu būt visu, un arī man vajag pamainīt, man vajag arī dažādību. Tā kā visādi arī smagāku mūziku, un, tieši tādu popu nebaigi, tas nebūs, bet no pārējā visi, jā. Būtu jocīgi pabeigt mākslas akadēmiju un pāriet uz popmūziku. Jā. Vai ne? Tas ir tāds. Jā, tu esi strādājusi kādreiz pasniedzēju, bērniem neko tam nezinu. Es mēģināju, Esmu nometnē arī ar otru savu kursu biedru Renāti Kurmeļeva, bet viņai bija Kurmeļeva vai Kalnikova. Nezinu. Bet mēs vienā nometnē biju ar bērniem strādāju, bet tas arī nebija tik daudz. Es īstenībā nebiju tik daudz pat pierādošā, es biju citā veidā, bet es esmu sapratusi to, ka tas īsti nav, vismaz šobrīd, tas īsti nav mans, vispār tā kā mācīšana un jebkādas, un tas nav mans lauciņš. Varbūt kaut kad tas mainīsies, jo man ik pa brīdim ir bijuši kādi piedāvājumi, bet es saprotu to, ka man arī baigi nepatīk daudz,
Es esmu tāds bišķiņ vienpatis, tā kā man patīk savā aliņā ielīst un strādāt. Atkal svari man. Tieši tā, jā. Es nenozīmē, ka es nevaru ar cilvēkiem komunicēt. Man it kā patīk, bet tā man nav vajadzība. Nav tā, ka es dienu nevienu nerunāju un man būs ārprāts, man tagad vajag ar kādu kaut ko noteikti parunāt. Tā kā es varētu mierīgi klusēt un dzīvot savā pasaulē. Un tāpēc arī tas arī tā es arī izvēlos to savu tādu profesionālo ievirzi, kā es strādāju, kad es labāk strādāju un radu kaut ko, un pēc tam to realizēju, tas tālāk iet nevis savādāk ar cilvēkiem. Man tas laikam pasarežģītu. Kā jūs variem? Lai gan tu strādā ar bērniem. Strādā, jā. Bet, tur ir tāds divējāds sajūts. It kā man patīk, bet tāpat laikā, tas varbūt drusku nepacietīgs. Man patīk, kad bērni viņiem ir interesi acīs, tad tā atdeva ir lielāka. Ja tas bērns ir vienkārši bez interesi, tad arī tā man tā motivācija. Bet tas jau ir kaut kāds, bet tas viņiem ir kaut kāds interešu pulciņš vai kaut kas tāds. Tad jau būtu jābūt kaut kādai, bet vienmēr nav. Tagad jau mūsdienās vecāki vispār ved tikai tāpēc, lai bērns nesēdētu telefonā, un tad izdomā, un tad tas bērns citreiz ir nelaimīgs, ka viņš tur ir atļauts. Arī tā. Nē, it kā jau forši, bet, jā. Tev ir bijis kādreiz darbs, kas ir, tev liekas neizdevies, bet pēc laika tev viņš ir wow un favorīts bijis, ja tā nav bijis? Kaut kā grūti teikt, bet man liekas, jau to iepriekš minēju, ka tās domas mainās, un es vienkārši to darbu varbūt ieraugu savādāk. Man nav tā, ka tagad kaut kāds konkrēts, kurus liktos, kad ir pilnīgi izmainījušies. Drīzāk ir tā, kad ir kaut kādas idejas, pie kurām es esmu daudz, vai tur arī vāzes, esmu kaut kādas mēģinājusi, tā ideja tur visu laiku kaut ko attīst, tā kā visu laiku eksperimentēt vēl un vēl. Un man it kā liekas, to ideju esmu izsapņojis, un esmu mēģinājis realizēt. Un ir pagājuši gadi, un es saprotu, ka viņai ir laiks beigties. Kad viņu tā kā izsapņo un viss, un jātais kaut kas jauns. Jā, un tad mūsu raidījums tuvojās izskanē. Es tev tādu klasisko jautājumu uzdodu. Ko tu vēlētos nodot jaunajiem stikla mākslas studentiem, kuri 1. 2. kursā? Ja viņš pilnīgi stulbs jautājums. Var neatbildēt, bet... Nē, es domāju, tas ir labs jautājums, bet es domāju noteikti tādu, deksmi. Un tāpat laikā, jā, vai ne, bet arī tāpat laikā tādu pacietību, jo, pirmkārt jau, tas ir tā vienmēr, tā kā, ka visi studenti neturpinās, būs dabiskā atlase, tā vienmēr ir, jo pa lielam, lai tev pēc tam kaut kas notiktu un izdotos, tev ir jātic. Tev ir jābūt ļoti neatlaidīgam, tev ir jātic sev un saviem darbiem. Tieši tā, un visur, jo mums ir tik daudz visa. Tieši tā, mums ir viss. Bet tāpēc es uzskatu, ka ir jādomā arī starptautiski. Tu nevari tikai ar Latviju. Tā kā. Un tāpēc arī ļoti daudz es arī iesaku. Bet tas nav tas, ko man liekas, kad jau viss it kā par to runā visu laiku un saka, ka ir ļoti jāmēģina kaut kur aizbraukt un kaut kādu pieredzi gūt. Ir tās apmaiņu studijas no Erasmus un viss un prakses, un ir jāmēģina pēc visām varītēm viņas izmantot. Un es zinu, ka vienmēr mums visiem ir attaisnojumi, ka tas ir miljons iemesli, kāpēc nē. Man arī bija iemesls visu laiku, kad es gribēju, bet man bija iemesls, ka nē, man bija ļoti tuvi vecvecāki, un es ar viņiem kopā nedzīvoju, bet viņi, protams, ka tur palika vecāki, un es viņus neapciemoju visu laiku arī, bet tik un tā man tā likās, kad tā braukšana projām ir tā kā tas ir viens, un, protams, ka tev ir darbs, tev arī ir tik daudz visādi bet, tā kā kas. Un tad es aizbraucu Erasmusā beidzot, tā kā pilnīgā pārsvarā sākumā, ka tie būs pusgads, beigās, kur izvērtās 2. semestris un beigās tie pāris vēl gadi, bet tajā 1. semestrī beigās pēc Ziemassvētkiem tajās brīvdienās man nomira vecmama, un 2. semestrī lieldienās man nomira vectēvs. Un tā kā tieši tagad tagad tieši tu esi aizbraucis, tad arī viss notiek un tā. Bet
Bet, nu jā, es saku, vienmēr būs tādi, vienmēr mums būs visādi, kāpēc ne, vai arī mēs vienkārši baidamies. Cilvēkiem tālākais ir bailes. Jā, es negribu mainīt. Bet jo vairāk... Tā bija bailes arī tādas? Par visu man ir bailes bijušas, par visu. Tāpat laikā es vienmēr esmu bijusi ļoti kautrīga un tā, bet es vienkārši esmu treniņš tāds, ka es to kaut kādā veidā pārvaru, bet arī nevienmēr. Tu biji bail nākot uz interviju? Tāds satraukumiņš, tāpēc, ka bišķiņ nebija traki, kaut kādā veidā man bija tā kā bišķiņ tās mieriņš, bet pa lielam es vienmēr par visu ļoti satraucos, un tas ir vienmēr tas ir normāli, un tā tam ir jābūt, tāpēc jo tu vairāk kaut kā mēģini, jo tu vairāk kaut kam riskēsi, pārkāps pāri, jo tev būs nākamreiz vieglāk. Un arī, un tāpēc saku par visām braukšanām, visur piedalīties, jo tu būsi vairāk starptautiskā vidē, kaut kā nonākot, tāpēc arī visādi vai arī tie konkursi, vai arī, nezinu, un tur vienalga, kas ir ļoti daudz, visi brauc. Sūtot jau portfolio, tev kāds varbūt pamani, varbūt nepaņem, bet varbūt kaut kur citur. Jā, tā ir pieredze, un vienmēr būs tā, ka daudz kur arī tevi nepaņems. Es arī esmu, liekas, tik daudz kur pieteikusies, es neesmu vienmēr paņemta kaut kur vai konkursos neesmu tikusi, un tā, protams, ka tev nevienam nepatīk tas atteikums, liekas, tā taču ir tava dvēsele, ko tu rādi un ko tu izliec, un kur kāds tev nesaprot un pat nepaņem, nevis tur vēl neiedot pirmo vietu vai ne, tas mazai, bet pat nepaņem. Un tas vienmēr, protams, ka ir tā sāpīgi, bet ir jāmēģina, jo tā viena reize no 10 tevi paņems un tev viņi kaut ko dos. Tāpēc, jā. Vai es dzirdēju tādu teicienu, jo tu augstāk kāpsi, lejā krītot, var kaut kur aizķerties. Arī vai ne, šitos man nebija tā dzirdēs, jā, bet patiesība. Kā tu vari eglē uzliet, augstāk krītot, lejā? Kaut kur aizķersies, vai ne? Jā, un tāpat arī tas pats arī, kāpēc jāiet arī kaut kur uz āru vairāk. Jo tomēr tu redzi vairāk, tu iepazīsti citus cilvēkus un tur arī redzi citas pieredzes iegūsti, jo tas, ko mēs visu redzam mūsu burbulī, tā kā burbulī, visur jau tie burbuļi ir, bet vienkārši tu vismaz vari kaut kādu to citu burbuli ieraudzīt, jo arī Polijā, kuras bija daudz, arī tur ir savs burbulis, bet es no viņu paņēmu kaut ko es atvedu šeit, vai tā ir pieredze. Un tas ir ļoti, ļoti svarīgi, jo citādāk viņš ir tāds stagnējošs bieži vien. Jā, tā ir. Vēl kaut kas bija, kas vai bet es tagad aizmirsu. Es varu pateikt, man kādreiz bieži saskaries, nezinu, tas ir latviešu mentalitāte vai padomu laiku kaut kādu vecāku audzināšanu, ka ļoti daudz, studenti viņam, es esmu dzirdējis, ko te es, man jau, kurš te manuši to te un tā, sevi jau noliek, vēl neko neizdarot, un tas man arī liekas, ka nevajag. Tā ir. Kā Brehta teica, nevajag mīst. Tā ir, bet tāpēc es nezinu, tā daļu es varbūt saucu, tā būs tāda dabiska atlase. Jo tik un tā nebūs visi, kas būs. Jo tur kaut kādai drosmei vai arī es nezinu, man piemēram vienkārši ir arī iekšā ļoti liela neatlaidība. Kādām lietām. Es to neteikšu, tur skaļi, es to nemācēšu, kā ar kādam, pārliecināt, ka tā ir, vai tad, bet es zinu, tā kā savu ceļu, es vienkārši eju, un tev vienkārši ir, tev ir jātic sev, tā kā, un ja tu to neticēsi, tad būs grūti. Nekas nenotiks. Bet tu neesi tā, ka saskārusies, ka tu eji to ceļu, un tur tādus centību eji, un tev tās durvis tik daudz atvērās, ka tu apjūsi, uz kura pusi iet. Tev nav tā bija? Nē, es domāju, tas viss ir ar laiku, jo sākumā drīzāk tās durvis visu laiku ir daudz ir visās ciet, un ir ciet viss kaut kas, un kaut kad ir vaļā, bet viņas ir ļoti daudz ciet, un tev ir pa to laiku tu nedrīksti nolaist rokas. Jo vienkārši, jo tu tālāk iesi, jo tās durvis maz, ka vairāk un vairāk vērsies vaļā. Un tad ir tikai līdz tam vienkārši tam mirklim ir jānonāk. Jā, bet ja tur ir divas durvis, tad tev piemēram palīdz iekšējā intuīcija, sieviešu intuīcija, iekšējā mākslinieckā. Es nezinu. Arī, intuīcija vienmēr arī strādā, bet tev dažreiz tev ir... Jā. Man liekas, ka tam ir jāuzticās savai intuīcijai. Viņa, man liekas, vienmēr tev ved pareizajā virzienā. Bet man liekas, bieži vien ir arī tādas prioritātes, jo arī man ļoti daudz, man gribās visu darīt, bet tu vienkārši nevari visu uzreiz, un tad tev ir kaut kādā mirklī ir arī prioritātes, tad šis ir svarīgāks, šis ir jāizdara, pēc tam tas, un tā. Skaidrs, Ieva, mēs
Liels paldies tev, kad atnāci, un tad jau tiekamies kādā izstādē. Vai ne? Nezinu, manā vai tavā, vai arī kopizstādē. Instagramā. Jā. Instagramā, jā. Nu, tas ir vismaz, kur mūsdienās ir mūsdienu portfolio. Tev ir jābūt kaut cik aktīvam, vai tev ir redzams. Man liekas ļoti svarīgi, ka tagad tas ļoti bieži saskāries, kad ir kaut kādā izstādēs, kāda mākslinieka, kas ir no ārzemēm kaut ko runājies, un tev ir Instagram un apmainās ar Instagram. Jā. Wow, un visu. Nu jā, un tāds kontakts izveidojās. Un pēc gadiem tev uzraksta kāds negribu. Jā. Vai arī tu piedalies, un jūs arī kopā esat, un tev jau ir savā ziņā, jo tie stikla cilvēki nav jau šausmīgi daudz, un tā kopiena īstenībā, ja tu esi tāds bišķiņ, kas kaut kur iziet ārā no sava mazā burbulīša, tad diezgan daudz tu vari iepazīt tos jaunos savus draugus, un pa lielam tie stikla cilvēki tā, ka tev viņi jau, tu jau uzreiz tā kā jūs esat uz viena viļņa, jums jau ir daudz kopīgs, tā kā, labi, ne jau ar visiem cilvēkiem, cilvēki arī ir dažādi. Bet tev no studiju laikām ir kāds no grupas biedriem, riktīgs draugs palicis? Zini kā, es tur vispār biju arī outsiders. Ja? Es tur savām kursa biedrinēm ļoti maz. Es Erasmusā man bija ļoti daudz draugu. Tie ir palikuši. Es teiktu, ka tie ir svarīgi. Tu komunicē vēl joprojām? Jā. Ne bieži, bet mēs komunicējam. Un arī tas patiesībā ir vienmēr svarīgi. Tie ir kontakti dzīvē. Jā, tas ir ļoti svarīgi. Ja tu nekad nezini, tā kā tev jau ir kaut kāda bāze, es nezinu, dzīvē kaut ko, jūs kaut kā ceļu savedat kopā vai kaut ko. Bet Polijā bija pagrūti. Es pieļauju, ka līdzīgi arī, kad Erasmus studenti, kad atbrauc uz šejieni, viņiem arī ir savs burbulīts, un ar vietējiem studentiem ir mazāka komunikācija. Man bija līdzīgi, bet vēl plus, kad es studēju maģistrā, manas kursa biedrinas it kā, mēs jau bijām vienā kursā, bet tā komunikācija bija tāda, baigi nebija. Tāds, tā kā to nepalika. Labi. Viss, mēs jau metam mieru. Mums jau metīs ārā tūlītās. Labi. Jā, paldies. Lūdzu. Raidieraksts 31. kabinets.